Laimas Čakstiņas mikropigmentācijas studija. Sejas dekoratīvā mikropigmentācija jeb permanentais grims. Moto – pilnveidot sejas proporciju harmoniju un izcelt katras sievietes individualitāti ar mikropigmentācijas palīdzību. Agrāk strādājusi par zobu tehniķi un muitas noliktavā grāmatvedībā, Laima Čakstiņa nolēmusi mainīt savu dzīvi. Man tieši pietrūka radošā momenta visā, ko es daru. Un tādēļ es jau tā kaut kā tetovēšanu domāju, nolēmu nodarboties ar mikropigmentāciju. No sākuma gan izmācījos grimēšanu kā tādu, un tikai tad gāju uz certificētu skolu, lai apgūtu šo profesiju. Un jau 8 gadus es darbojos šajā jomā un esmu ļoti apmierināta ar to, ko es daru. Mikropigmentācija ir kosmētiska procedūra, kuras mērķis ir noturīgs grims. Šī ir arī viena no dārgākajām skaistumkopšanas procedūrām, jo tai ir salīdzinoši lielas izmaksas un speciālistam jābūt labām iemaņām. Šeit es arī varu un gribu pieskarties medicīnas izglītības. Tas tādai varbūt nevis nepieciešamībai, bet cilvēks, kas veic mikropigmentāciju permanento, viņam ir jābūt medicīnas zināšanām, sevišķi par ādu, par infektoloģiju, jo šeit tiešām ir tieši inficēšanās risks. Sievietes šo procedūru izvēlas dažādu iemeslu vadītas, lai paspilgtinātu sejas vaipstus, īpaši akcentētu uzacis, izskatīties nevainojami jebkurā dzīves situācijā. Daudzām tā ir laika ietaupīšana. Dāmām labākajos gados pie pareizi piepaceltām un veidotām uzacīm ir iespēja izskatīties jaunākām. Tā kā es agrāk skatījos uz zobiem, es tagad skatos uz seju, uz šīm 3 zonām, un tās ir biežāk ir uzacis, ko es arī tā esmu. Sevišķi pie manis nāk ļoti daudz ar uzacis, iedzimt uzacis asimetriju. Sievietei uzacis, un arī ne tikai sievietei, spēj mainīt un maina sejas izteiksmi. Ar nepareizi uzzīmētām uzacīm seja var izskatīties agresīva, dusmīga, vai arī muļķīga un naiva, un to mēs panākam ar uzacīm. Laimas gadījumā veiksmes atslēga ir pareizi izvēlēta profesija. Viņa nekad neapstājas, lai pilnveidotos, un pats galvenais dara savu darbu pēc labākās sirdsapziņas. Interesants fakts manā dzīvē, kad es šo profesiju izvēlējos, nolēmu to izmācīties un darīt. Man bija 38 gadi. Es mainīju pilnīgi visu, neskatoties to, ka man bija uzņēmējdarbības vadības diploms. Es izvēlējos, izmācījos, un kuram cilvēkam var teikt, ka nekad nav par vēlu sākt kaut ko no jauna.